Es esmu Nikita Kursiņš, es studēju Daugavpils Universitātē, psiholoģijas programmā, konstatēju psiholoģiju magistratūru, un arī es strādāju universitātē kā sekretārs lietvedis. Man liekas, ka pateicoties saviem vecākiem un pašam sev, tas man dod enerģiju, spēku un iet uz priekšu, neskatoties ne uz ko. Un arī mani raksturo, es pateiktu, optimisms, pacietība un arī iekšējais spēks. Man veiksmīgam cilvēkam palīdz būt disciplīna, iekšējā motivācija, iet uz priekšu un sasniegt mērķus savus, kurus es uzstādīju, neskatoties uz problēmām un tā tālāk. Bet es nevaru gandrīz, sevi par veiksmīgo cilvēku, jo es nesasniedzu vēl mērķus tos, ko es gribēju. Man bija jāpārvar vides pieejamību, tas iebraukt liftā, atver durvis vai vēl kaut kas, bet man ļoti patīk universitāte, ja man ir grūtības un cilvēki redz, viņi man palīdz ar to. Bet ar sabiedrības attiecībām man nebija nekādas grūtības. Visi attiecas pie manis kā pie parastam cilvēkam, neskatoties uz problēmu. Un arī man patīk, ka attiecas pasniedzēji, ka labi var uzticēties un tā tālāk. Es pateiktu kaut kā drusciņ vienaldzīgi, jo es ārā neredzēju, lai būtu no sabiedrības kaut kāda palīdzība, ļoti reti tas notiek. Man liekas, valsts politika vajadzētu mainīt to, ka vajag uzlabot vides pieejamību, lai cilvēks varētu visur, kuru tikt, universitāte vai vēl kaut kur vai veikalā, lai viņš pats varētu kaut ko pats darīt un iebraukt un tā tālāk, lai viņam nevajadzētu prasīt palīdzību, jo mums ar vides pieejamību ir problēmas. Un gribatos, lai sabiedrības attieksme būtu iekļaujoša un viņi nebaidītos palīdzēt. Un, ja viņi grib palīdzēt, bet cilvēks pateic nē, tad nevajag viņu aiztikt, lai viņš pats, ja viņš var ar to tikt galā.